visi aktīvie jaunieši, kas iestājas par to, ka laiks mainīt ieradumus. Tad atmetam smēķēšanu, esam par veselīgu dzīvesveidu, dodamies uz sporta klubu Atletiku, vingrinām savus muskulīšus, vingrinām savus ķermeņus. Jo, kā jau mēs zinām, veselā miesā vesels gars, tāpēc jaunieti, atmet smēķēšanu, sāc dzīvot veselīgi un esi laimīgs. Press, lights, Norway, we're coming here to Riga for a couple of days, and we just want to tell you guys you shouldn't smoke. Really, it's bad for your lungs. Get this ash down in your nose, you don't want that. What do you say, man? I'm agree. Yeah, I agree. of course. So what you should do is be a sportsman. You got to build muscles. You got to be a b-boy. You got to break dance. Have a healthy lifestyle. You got to eat good food and don't smoke shit. Okay? Do like me. Break instead of smoke. Yeah, it's really healthy. All right. Tas nav forši, jo tas nav veselīgi. Un tas ir dārgi un smirdi. Es novēlu tibetājiem atmest pīpēšanu. Lai jums ir spēks. Jūs varat? Jā! I don't have any smoking. And so also I have to ask in all restaurants they stop it in cigarettes. Not in restaurant anymore. Okay, and you'll get some nice rice, but you are not smoker. Люди, бросайте вы курить. Во-первых, сигареты стоят очень дорого, абонемент в Атлетику стоит гораздо дешевле. Во-вторых, у вас улучшится цвет лица, пропадут морщины. А также начинайте заниматься спортом, потому что тогда вы похудеете, у вас появятся мышцы, опять же, и самое главное здоровье. И хороший пример этому я сама. Super! Man liekas, ka 15 gadu es sāku pīpēt. 7 gadu vecumā. Nu tad, mīļās dāmas un kungi, jums ir lieliski iespēja nākt pie mūsu gaiši valstīs zilās ceļas un savā īpašumā iegūt sports. И что, вы пожелаете тем, которые еще курят? Ну, чтобы бросали, чтобы быстрее. Если хотят быть молодыми и красивыми. Так что, если хотите быть молодые и красивые, тогда все, бросаем курить, будем счастливее, будем заниматься спортом, да? А вы занимаетесь спортом? Молодцы, так держать. Спасибо большое. Sokas viņi paliksim celteni, tā tālāk elpu, un, protams, arī apkārt smēķējot uz bojāju citiem veseliem, bet daudz vecāks steigāt maziem bērniem, un tas ir atļauj priekš. Ja es apmetu smēķēšanu 2 nedēļas atpakaļ, jūtos ļoti brīnišķīgi, laikam motīvs bija tāpēc, ka man draudzene arī atmeta, mums ir bērni, un, laikam tas bija arī priekš bērniem. Man liekas, tas ir super, kad, tas drēbes nesmet pēc cigaretēm, tev nevajag skriet aiz stūra, tu nebaidies, ka tev var par to, uzlikt tev sodu. Man liekas, tas ir super. Arī citiem es novēlu atmest smēķēšanu, jums nav vajag. I'm vegetarian, 20 years, yeah, so don't smoke, never, no, try it a little bit, and what else? Gribētu pasveicināt Andreju Žigānovu kā Atletika LV galveno cilvēku un pateikt lielu paldies viņam par šo jauko akciju un visiem cilvēkiem piedalīties tajā. To smēķēšanu to nezinu, bet mums to Atletiku vajag iet noteikti. Es tā ikdienā nesmēķēju, tikai tā tusiņos, tad, kad alkoholu lietoju, bet principā es tam neredzu nekādu jēgu tai smēķēšanai. Un nezinu, kādus
galva sarēķis, kaut kur galva asinsvadi sašvarinās. Tā nav vērts. Bojāt savu veselību un tā. Tā nezinu, meitenēm arī nav diezko smuki turēt cigaretes rokā. Diezgan, nezinu, man nepatīk. Tā vēl rokas, sviest un tā. Tā nezinu, vienkārši. Tā nevajag spēt.